Atceries, tu piekriti saņemt manus pasta sūtījumus, kamēr es esmu ārzemēs? Jā. Man sarunāta tikšanās ar notāru virtuālajā kabinetā. Tev ir ar šo pieredzi? Jā, ļoti ērti. Kad es biju ceļojumā uz Grieķiju, man sanāca izmantot. Un tas tiešām ir tik vienkārši, kā runā? Jā. Nu, vispirms tev ir jāiet uz Latvijas zvērnātu notāru mājaslapu, latvijas-notārs.lv. To sauc arī par diginotāru. Skaties, ieej tajā mājaslapā, jā. Labajā augšējā stūrī klikšķini uz ienākt. Tā, te, ja? Jā. Ielogojies, kā tev vērtāk ar e-parakstu, Smart ID vai internetbanku? Es ņemšu Smart ID. Tā. Tā. Ir. Ja pirmo reizi izmanto diginotāru, tad tev profilā ir jāsaglabā savs e-pasts un tālruņa numurs. Var darīt šādi. Augšējā labajā stūrī ej uz vārdu, uz savu vārdu un klikšķini uz profils. Atvērsies tavi dati. Jā. Tev jāpievieno tikai e-pasts un tālruņa numurs. Tā, šeit mans e-pasts un numurs. Tā. Kāpēc tas viss ir vajadzīgs un kāpēc ir jāielogojas tik oficiāli? Iemesls pavisam vienkārši. Tieši tāpat kā klātienē, notāram būs jāpārliecinās, ka tu esi tā īstā persona, kurai tiek sniegts pakalpojums. Drošība, lai manā vietā to nevar izdarīt kāds viltvārds. Jā, tieši tā. Ja tu zini, pie kura notāra vēlēs saņemt pakalpojumu, tad rekur tā, skaties. Rekur apakšā var jau izvēlēties, bet, ja tu nezini, tad izvēļņu joslā spied uz meklēt notāru, atvērsies karte, kurā var pietuvināt pēc vajadzības. Bet es zinu, mana notāra ir Anta Maldupe Krūmiņa. Nu, tad izvēlēs Antu. Jā. Redzi, tur var uzspiest un atvērsies visa informācija, gan kur notārs atrodas, gan arī kontaktinformācija. Un augšā redzamas arī valodas, kurā šis konkrētais notārs komunicē ar klientu. Un pie notāra bildes var redzēt, kuri notāri savas pakalpojumus sniedz videokonferencēs. Redzi, tur tāda mazā kameras ikoniņa. Jā. Te tu vari izvēlēties, kā gribi tikties klātienē vai digitāli, un šeit kalendārā vari norādīt sev ērtu dienu un laiku un to, kādas pakalpojumus tev nepieciešams, un tad spēj pieteikties. Jā, bet es jau esmu rezervējis laiku, saņēmu e-pastā notāra apstiprinājumu. Man kaut kā īpaši jāsagatavojas tai vizītei? Jā, bet tur arī nav nekā sarežģīta. Lai sagatavotos vizītei, ir jāiepazīstas ar informāciju šeit, tā, skaties, videokonferences pamācība. Atvērsies ļoti izsmeļoša infografika, kur pa soļiem viss būs izskaidrots. Jā, ļoti saprotami. Pagaidi, sanāk, ka ID karti arī tad vajag? Jā, nu, būtībā jau tā vizīte virtuālajā kabinetā notiek tieši tāpat kā pie notāra klātienē. Tad es pareizi saprotu, ka man tur būs tā ID karte jāuzrāda. Nu jā, lai arī būs jau ielogojies un identificējies, notārs veiks papildu identifikācijas pārbaudi. Tev kamerā būs jāuzrāda pase vai ID. Notārs veiks pārbaudi fizisko personu reģistrā. Drošībai notāru informācijas sistēmas sejas atpazīšanas programma automātiski veiks tavas sejas salīdzināšanu un salīdzinās ar dokumentu foto. Nu tad slēdzamies klāt. Tieši tā. Spiež uz zaļās. Labdien, Kaspar! Labdien! Mans vārds ir Anta Maldupe Krūmiņa, zvērnāta notāra, ļoti patīkami. Sveiki! Un, Kaspar, tātad mēs ar jums jau e-pastā esam sarakstījušies. Es saņēmu no jums e-pastu, ka vēlaties, lai jums tiek sagatavot pilnvaru, pastas, vēstuļu un dažādu paciņu saņemšanai. Vai tas ir tā domāts? Tieši tā, jā. Ja? Ļoti jauki. Tad pirms mēs ķersimies pie darba, tātad jūs dzirdat, redzat mani labi? Jā, ļoti labi dzirdu un arī redzu. Pirms mēs ķeramies pie dokumenta, man būs jāveic jūsu identifikācija. Tādēļ es lūkšu parādīt no sākuma sākotnēji ekrānā jūsu ID karte vai pasi, jo dara abi dokumenti. Tā, man ir ID karte. Jā, tā, lai es redzu gan karti, gan jūs. Ieliekšos tu. Jā. Otra pusīta ID kartē arī lūdzu. Tā. Jā. Un drošības apsvērumu dēļ mēs šodien arī veiksim papildus verifikāciju. Tātad es tūlīt nosūtīšu jums verifikācijas pieprasījumu. Jums ekrānā parādīsies informācija, kas jums ir jādara. Tātad jānofotografē gan sevi, gan dokumentus, lai šo verifikāciju varētu pilnvērtīgi veikt. Jā, spiež tātad uz apliecināt savu identitāti. Jā, tieši tā. Un mēs viens otru vēl joprojām dzirdam?
Mēs dzirdam, un mēs jūs redzam katru jūsu darbību. Jo man atvērās cits loks. Nestāv kāds aiz muguras. Tā, es tagad ar telefonu ņemu un fotografēju to QR kodu. Jā. Tā. Tagad apstipriniet identitāti. Viena puse. Tagad otra puse. Tagad pats taisu bildi. Esat iesniedzis. Sistēma tūlīt veiks. Paldies! Verifikācija ir pilnvērtīga veikta un korekta. Paldies! Super! Paldies. Nu ko, varam ķerties pie dokumenta? Jā. Vai gribat kaut ko papildināt, vai kaut kādi jautājumi ir saistībā ar šo pilnvaras tekstu? Es domāju, ka nē, ar tekstu viss ir labi. Tad kādas ir tālākās darbības? Tātad es jums izstāstīšu pēc tam, kā tālāk viss notiks, bet tad no sākuma jums šī dokuments ir jāakceptē. Lūdzu, sēdiet akceptēt kreisajā pusē. Akceptēt. Redzu, paldies. Tagad es aktivizēšu nākamo logu, kas ir parakstīšanas sadaļa. Atveriet, lūdzu, parakstīšanas sadaļu. Es viņu tagad aktivizēju. Un jums būs Kaspara izvēle. 3 e-paraksta veidi. EID, Smart ID, kvalificētais vienīgais tad ir jābūt, vai e-paraksts mobile. Izvēlieties pilnīgi brīvi, izvēle, kā vien jūs vēlaties. Es domāju, ka Smart ID būs man visērtākais telefons. Galvenais tos kodus atcerēties. Jums būs tad PIN kods 2, ir integrēts šajā sistēmā, nebūs ne caur dokubitu, nekur citur jāslēdzās. Jums parādīsies ekrānā PIN, kas jāievada. Jā, es domāju, ka to varam. Spiediet Smart ID no sākuma ekrānā kompjuterā jums. Jā. Tā, man parādījās kods. Un tagad paskatieties, jums ir 3 kodi, vai ne? Jā. Jā, salīdziniet ar ekrānu. Jā, un tad es spiežu pie sevis to, ko es redzu šeit. Jā, tieši tā. Jā. Un tagad es spiežu savu kodu, Diginotārs. Ļoti jauki. Skatās, ka ir parakstīts. Jā, sistēma arī dubultā pārbauda, ne tikai es, bet arī sistēma to dara. Tūlīt es arī parakstīšu dokumentu ar savu Smart ID. Tā, no manas puses dokuments arī ir elektroniski parakstīts. Tātad šis dokuments ir elektronisks. Ja gadījumā ir nepieciešams tomēr izrakst no pilnvaras papīra formātā, tā nav pilnīgi nekāda problēma. Gan jūs, Kaspar, gan Elīna, kā mēs ar jums e-pastā sarakstījāmies, kad Elīnai ir arī piešķirt šīs tiesības, var atnākt pie manis klātienē un saņemt arī papīra formā šo izrakstu kā papīru, kā rokās. Ja? Un tad jūs redzēt, arī ir apmaksas sadaļa, kā mēs redzam. Jūs varat droši uzklikšķināt. Es esmu pievienojis rēķinu, jūs viņu varat droši pārskaitīt ar bankas pārskaitījumu. Jā. Jums ārtā veidā, un tad jau es pats tālāk jau redzēšu. Un es varu gan viņus saglabāt un atmaksāt vēlāk, vai uzreiz spiest maksāt, ja? Nu, ņemot vērā, ka mēs ar jums esam vairāk kārtīgi jau sarakstījušies, tad jūs varat arī pēc šīs sesijas mierīgi, lai nenokavētu lidmašīnu, es saprotu, ka jūs steidzaties. Jā. Varat arī mierīgi kādā brīdī to sākt. Tas būtu brīnišķīgi, jā. Jā? Jā, un tad pēdējā sadaļā vēl ir e-dokuments. Un tur ir uzrādās, ka e-dokuments... E-dokuments, jā, kur es tad nosūtu jums. Jūs varēsiet tagad augšuplādēt, bet es drošības pēc arī nosūtīšu jums e-pastā. Jā, superīgi. Droši no jebkuras vietas pasaulē, Kaspar, es saprotu, ja jūs kaut kur esat prombūtnē, nav obligāti Latvijā tikai, kad drīkst pieslēgties. Ja jums ir internets, jums ir dators, pat advancētāk jau, kas ir ar pieredzi pats ar telefoniem, slēdzās klāt, kad Smart ID vai mobile e-paraksts, jā. Un jūs tad varat saņemt... Tas ir īstenībā labs jautājums, ja dators man nav līdzi, bet ir tikai telefons. Tas nozīmē, ka es varu paralēli veikt šīs visas autentificēšanās, identitātes pārbaudes paralēli esot šajā sarunā ar jums. Jā, tā arī tiek darīts. Okay. Nu, tad es varu atvadīties no jums. Jā, paldies. Paldies jums. Visu labu, paldies. Visu labu. Tas gan bija ātri un ērti. Jā, man arī patika. Un, starp citu, visu veikto darbu vēsturi var apskatīt šeit www.latvijasnotārs.lv. Augšējā izvēļņu joslā secīgi pakalpojumi un tad manas darbības. Taču arī šeit nepieciešams ielakoties tieši tā, kā mēs runājām sākumā. Tad atverasies visi vēsturiskie dati, kur var redzēt visus pakalpojumus, ko es izmantoju līdz šim pie kāda no Latvijas notāriem jau kopš 2008. gada.
Ja nepieciešami notāra pakalpojumi, izmanto DigiNotārs klientu portālu. Tas ir ērti, ātri un saprotami.